Rīgā būs citas pieturvietas, par to priecājās Rudolfs no biedrības Pilsēta cilvēkiem. Nezinu, vai apzināti vai kā ierasts, bet Rudolfs izveidoja nevisai patiesu stāstu. Palāmi ir nevis latviešu uzņēmums, bet patiesā labuma guvējs ir no Baltkrievijas. Izlika smukākās bildes, bet nolikumā nebija prasība par vizualizāciju, kā rezultātā liks lētāko šrotu. Un galvenais, esošās pieturvietas izmaksāja 0 eiro un apkalpoja tās arī par 0 eiro. Jaunās maksās 12 000 gabalā, un tās apkalpos Pilsēta. Tātad izdevumi. Vai jūs varat pateikt konceptuālu starpību esošajām un topošajām pieturvietām? Rudolfs var. Rudolf, kurš pļaus to jauko zāli uz tā jumta? Cik tas maksās? Un vai par maksimu tu jau esi aizmirsis?